Lielākā daļa mūsdienu apvidus automašīnu patiesībā ir paaugstināts vieglās automašīnas un labi, ja tām vispār ir pilnpiedziņa. Un tādu īstu visurgāju ir palicis pavisam mazu. Un leģendārākais no tiem, protams, ir Toyota Land Cruiser. Un šodien mēs beidzot izbrauksim ar jaunākā modeļa Kruzaku. Citviet pasaulē pazīstams kā Prado, 5. paaudzes modelis pie mums zināms kā Land Cruiser 250. Šī sadaļa gan arvien vairāk sāk izskatīties pēc lauksaimniecības tehnikas, jo Land Cruiser joprojām tiek aprīkots ar 4 cilindru dīzeli, lai gan citur pasaulē to var nopirkt, piemēram, ar, hibrīdu iekārtu. Bet, laikam jau dīzels ir labākais risinājums Land Cruiser pircējiem, kuri grib griezes momentu. Pie necilas 205 zirgspēku jaudas tie ir 500 Nm. Labā ziņa ir tāda, ka motors ir iebīdīts diezgan dziļi bāzē, un tas ir pāri priekšējai asī, līdz ar to automašīna neknābās ar degunu, un arī vadāmība būs labāka. Gaitas komfortu un vadāmību spēj uzlabot pneimopiekari, taču šim Land Cruiser modelim tādas nav. Pneimopiekara. Nav te nekāda pneimopiekara. Normāls atspērs, tā, ka nevar salūst. Riteņi arī ir 6 skrūvēm pieskrūvēti kā kārtīgam apvidniekam, tā, lai nenokrīt nost. Un gal galā Land Cruiseram taču joprojām ir arī rāmis. Apvidnieka aizmugure visai labi harmonē ar kantaino priekšu. Pievērsiet uzmanību gaismas tehnikai. Toyota ir izvairījusies no tā, ka jebkādi lukturi nonāktu bamperī, jo tie tur nebūtu drošībā. Visdrīzāk tos varētu kaut kā izsist vai saskrāpēt. Un lampas nav arī augšējā statnī, un kaut kāda daļa nenonāk arī bagāžnieka vākā. Kas arī to konstrukciju sadārdzina, tur ir lielāka iespēja viņus aizliet vai, piemēram, atkal jau sabojāt. Tajā pašā laikā, paskatieties vēlreiz, lukturi ir izkārtoti 45 grādu leņķī. Tas nozīmē, ka aizmugurējās lampas var ļoti labi redzēt no dažādiem leņķiem. Iztālēm jaunais Kruzaks nedaudz atgādina kādu Land Rover ražojumu. Tas nekas, ikona ar ikonu, taču nesabojāsi. Tāds diezgan maziņš šķiet tas salons, vismaz salīdzinot ar iepriekšējo modeli. Tas laikam ir tāpēc, ka viduskonsolē ir tāda, cita konfigurācija un cits sadalījums pa tiem stāviem. Mēģināsim iedarbināt. Cik tādas mašīnas mūsdienās ir palikušas vispār, kas ar tādu skaņu ieslēdzās? Aprīkojuma varianti ir tikai 2, un cenas starpība ir gandrīz 10 000 eiro. Jā, varens smalks tas jaunais Land Cruiser ir iznācis. Paskatieties, kāda apdare un stūra regulējas elektriski. Tajā pašā laikā pārnes un kārbas kloķis ir mehāniskais. Viss kārtībā, nav nekādi tur taustiņi, rimbuļi vai kaut kas tāds jaunmodīgs. Mums ir arī vairāki braukšanas režīmi. Tas viss notiek šeit, bet mēs visu, kas attiecās uz automašīnas funkcijām, pārsvarā tomēr redzam priekšā, nevis pa vidu. Te ir tikai karta un mūzika un nekas vairāk nav. Ja braukšanai pa ielu atvēlēti tikai 3 režīmi, tad bezceļam to ir vismaz 2 reiz vairāk. Pazemināto pārnesumu slēdzes tagad ir tieši zem labās rokas. Un te mums ir arī diferenciāli bloķētāji, centrālais, aizmugurējs, un ar šo interesanto pogu mēs varam palaist vaļā stabilizātoru sviru, ja mēs gribam panākt lielāku riteņu izkari. Land Cruiser katrai lietai joprojām ir sava poga. Te ir atsevišķs lukturu mazgātājs un pat kvēpu filtra piespiedu reģenerācija. Lai gan riteņu bāze ir lielāka, aizmugurē nav sevišķi ērti. Sēdeklis ir plakans un slidens, bet durvis pašauras. Ko Land Cruiseram nevar atņemt, tas ir absolūts rekordists rokturu skaita ziņā. Saskaitīsim, priekšā ir 4, te ir vēl 2, tas jau būs 6, 8, 10 rokturu, kur pieturēties, un tas patiešām ir domāts zvērīgam bezceļam. Te taču pietiktu 2 Volvo elektriskajiem džipiem, kuriem nav neviena. Braucot pa asfaltu, Land Cruiserā sajūta joprojām ir tāda, ka automobils atrastos pārbraucienā starp 2 bezceļa posmiem, un šis ir starp citu. Automobils no viena uzdevuma dodas nākamajā. Un līdz ar to nav īsti svarīgi, cik komfortabls vai nekomfortabls tas dotajā brīdī ir. Skaidrs, ka pagriezienos un pātrinoties automobils bišķi staigā un sasvarās, tāpēc, ka te tomēr ir parastās atspērs, te nav pneimopiekara, kas varētu to kompensēt. Un pa ielāpiem, protams, arī drusku kratās. Ja tā nebūtu, tas automobils svārstītos vēl vairāk.
Tiklīdz nobraucam no asfalta, aina mainās. Nu jā, protams, tas atsparojums, kas uz cieta asfalta šķiet tāds mazliet neveikls un ciets, bezceļā rāda savu īsto potenciālu, jo te tas automobils uzreiz jau dzied citu dziesmu un burtiski vilina braukt tālāk, arī ātrāk un drosmīgāk. Bedres, kas jebko citu atstātu bez bumpera un varbūt pat kartera, Land Cruiseram neko nenozīmē. Šis ir tas, ko es teicu, skatoties uz motoru, ka ir tādi pampa, ka liekas, tagad 100 punktu būs sitiens ar vēderu pa zemi, bet nē. Šajā reizē pārsvarā koncentrējos uz jaunā Land Cruiser praktisko pusi un tehnoloģisko progresu. Tā nu pārgājumības izmēģinājumiem tikpat kā neatlika laika. Bet nebēdājiet, janvārī mēs ar jauno Land Cruiser tiksimies vēlreiz lielajā autoziņu apvidus automašīnu salīdzinošajā testā. Un tad es apsolu, ka tad nu gan mēs iebrauksim reālos dubļos.